Nu ko, šobrīd ir 4 no rīta. Un patiesībā atbrauc tik agri. Bet, kamēr to feeder lietas, kamēr sajaucies, kamēr uztinies, kamēr tos punktus kaut cik uzbaro un realitātē kaut kādu stundu rasti. Bet šobrīd mums beidzot esmu sācis copēt. Skaidrs, ka vodkai 4 un palēnām ik pa 5 minūtēm mētāšu. Kas mums šodien līdzi ir makšķerēji slieku, 2 pilnas sliekas izvar cauri un 2 baltos, ka tas šai vietā parasti strādājas. Straumi nav pārāk liela, izmantoja 90 gramu barotavas un makšķerēja 2 feeder konceptu 100 kātiem, bet tieši kā ir, kad priekš šīs vietas simtnieki ir pa maz un ļoti bieži 90 barotavas ieteka pludiņu pa straumi. Un tāda patiesībā ar pirkumu mazliet nokļūdījos un vajadzēja priekš, teiksim tā, ja pamatvietu šī manis, tad vajadzēja kaut kādas ņemt ekstra heavy vai kaut ko, lai es varētu operēt tām barotām daudz labāk. Bet neko, šis būs man nākamais pirkums un tad gaidām kaut kādu pirmo copi. Pirmā copa jau bija. Pirmā copa bija puņķi jau uz auglas, tā kā 2 tīlāpas eksploatācijas nopūdelēja, kamēr te čakarējos ar otru kātu. Bet, process vismaz ir. Lai kaut kas pirmais ir klāt. Kas mums tur ir? Kas tur mums te ir? Ka nevar redzēt to bekšaku, bet redzēju. Tā. Ielikt tīkliņu. Es par 5 no rīta un kaut kādu pusstundu esmu copeni. Tagad uz šitā kāta smuki iedeva. Tā ka kāds principā vienkārši sakustējās. Tārtam augšā. Es te tukšā. Arī kaut kas jau līdz cīk. Es nejūtu. Tā tas ir nekāda. Bet labā daļa ir, kad kaut kas sāk notikt. Es dodu iekšā ik pa 5:15 un beidzot kaut kāda kustība. Bet no copa tāda, kā sīka aizņemta. Un copa paliek copa. Tad pagaidām tāds stika lignu barība iekšā, bet uz otru kāta bija tikai laidiens, bet nekas vairāk. Jāatzīst, ka arī šodien go big or go home. Kad uz āķa man ir 10. āķis, kā ir 3 vidējās sliekas un 2-3 baltie. Kaut kādā mērā nav domšu un cīnīties ar plītis, labāk palieku tukšā, nekā ar vienkārši visu laiku kaujos ar mazajām zivīm. Doma tāpat visu šodien ir laist vaļā. Mājās nav vajadzīgas zivis. Bet kā saka, laikam pa tukšā. Vai arī kaut kas galīgi mazs. Es kādu pat īsti nejūtu. Jā, kaut kas pat ir nokrita. Labien ir tas bija. Izties pēc. Kaut kāda kustība atkal notiek. Uz abiem kādiem ielaicīgi piegrabināja. Ka neredzu slaveno pīli, kas pāriet pāri kātiem, un tad tev liekas, ka visiem ir sapa.
noteikti, ko par šo vietu var pateikt, ir par laivotājiem. Tie, kas tur braukā, būtu forši jūs bišķi, ka tā respektētu krasta copmaņus. Te nav daudz milgrāvī, kur no krasta var copēt, un mums jābrauc ar savām motorlaivām tieši pāri līnijām. Nav jau tā, ka te baigi trūktu, kur jūs varat braukt ar savu laivu. Ka, paņem bišķi puiši, cik tu mēs tā auram aizmest, 50-70 metri maksimums, un tāpat te sekls. Bet, ir daži varoņi, kam vajag nobraukt, kā saka, 30 metrus no krasta, nozīmēties savu kruto laivu. Realitātē, gan viss ūdeņš ļakstīšanās, gan viss pārējais, kas nāk tam līdzi, ir, diskomforts kaut kādā mērā. Cienīsim viens otru, nečakrēsim viens otram sopīti. Kaut kas pagrabina, bet nekas nopietnas. Sopīte. Kaut kas tik ir galā. Jo es mēģināšu neslinkot. Paņemt arī sāčokas vēl nāk. Laikam nomaka. Nāk uz krasta. Jā, nenomaka vēl. Mazliet. Pagaidiet. Jomaja, tā mana draudzene. Limba. Es pēc tevi braucu draudzeniet arī patiesībā. Re? Jop, cik. Jāliek sūde. Ar to, ka jādomājas traktos ir dirsa ierijusi. Kaut kur mērāmais tepat par rokai ir. Bet, tāds jau nav. Tāpat, ko es tāpat jau plāns visu atlaist ir. Rauks. Raudzene. Limbām tā nekad nav bijis, kad ierīja līdz dirsai. Bet kā darīšu? Es griežu nost un sadāk, es viņu tur piebeigšu. Tā kā ļoti patīkams scenārijs. Tāda ir laba copa. Vai tā izmaka. Bet kāds noturināja tā, ka tas bija kāds plēsējs. Vai tāds mazais sūds galā. Jāapstās. Es sakos, čau. Vai tu šitā spēji? Tas ir anormāli agresīvs. Jā, redz.
Kāda kustība parādās. Pagāja kāds 15 minūtes. 3 pārmetieni. Bet, nu, teikšu godīgi, tāds opš un tāds švaka. Kaut kas ir. Ne tas liels, bet kaut kas ir. Es teikšu, mēs procesam. Viņai viss ir tas polūdiši. Vienīgais salda no laivām. Nu tāds 340 grami, vairāk te nav, bet ir. Jau paspēj spļaut. Taču plicis, jomajā. Nu, tās ir plicis. Gan. Pēdējā. Это самая большая сегодня. Ой, дився. Peldi. Četri. Nu ko, šodien stopu beigsim. Ir 7:22 un patiesībā copa diezgan raņķīga. Dabūju kaut kādus 4-5 breksīšu, ļoti daudz tukšo copju, bet gāja arī uz ļoti lielu ēsmu un tas bija mērķis tikai ja ņem liels, jo skaidrs, ka te to mazo ir ļoti daudz, tāpēc es to neizgāju. Lielais dienas prieks vimbas, viens mēriņš un otrs es minu, ka bija zemmērs, bet abas divas tā ierījušas, kad pilnīgā vadā, ja pavasarī tā ierīšana, tad retē, tad šeit tā, kad principā uzreiz griezu āķis nost un pat nečikreiz rekstā un nebija sajūta, ka tur ir kaut mazāko variantu pēc to viņus atlaist. Atlaid visu dzīves, lai pelda. Bet, ja godīgi būtu laiks, ļoti labprāt mētiecīgi uz vīmu pasēdētu, jo šeit tomēr tas bija breksis sēdēt. Domāju, ka te var ļoti smuki pastrādāt. Tā kā
Paldies, paldies, paldies šī gada vasarai. Viņi mūs ļoti lutina. Šāda laika apstākļi, kā saka, es reti atceros, ka biju šī septembra beigās. Tā kā tiešām forša copa. Čau!